Šodien raidījumā mēs daudz runājam par velosipēdiem, bet vai jūs zinājāt, ka ir tāda vieta Latvijā, kur ar velosipēdu var braukt pat pa dzelzceļa sliedēm? Izklausās neiespējami. Tad tagad ir īstais laiks pārsteigumam, dodoties uz Zilo kalnu Valmieras novadā. Bet pirms braukšanas atceries par ceļa satiksmes drošību, jo pat ja tu esi tikai pasažieris, tu vari drošību ietekmēt, piemēram, piesprādzējoties. Šajā sezonā mēs ar brāli kolosāli braucieni pa visu Latviju ir kļuvuši vēl aizraujošāki un ērtāki, jo Mercedes-Benz un Veho ir parūpējušies par mūsu drošību un komfortu ceļā. Tagad mēs varam pilnībā ļauties piedzīvojumiem, meklējot skaistākās vietas sirsnīgai atpūtai ar ģimeni un draugiem. Sveiki! Mēs Zilā kalnā esam pirmo reizi. Vai jūs varat pastāstīt, ar ko šī vieta ir leģendāra un īpaša, jo nosaukums ir dzirdēts? Tad ar ko ir īpaši ir Zilais kalns? Pirmkārt, Zilais kalns ir diezgan slavens ar to pašu kalnu, jo kalns ir mūsu tautas sanākšanas vieta, tāda enerģijas iegūšanas arī vieta, bet ar ko vēl ir slavens Zilais kalns, protams, ir ar Zilo kalnu martu. Esat dzirdējuši par Zilo kalnu martu? Droši vien vecāka paudze par to vairāk zina, bet Zilā kalna marta mums ir populāra, jo viņa bija ļoti atpazīstama dziedniece visu Latviju, un pie viņas brauca tepat uz Zilo kalnu. Viņa, protams, nedzīvoja paša Zilā kalna, bet kilometru attālumu no šejienes ārstēt visus savus kaitas. Un, protams, ar ko vēl ir unikāli Zilais kalns, ar to, ka šeit mums apkārt ir 100 tūkstoši hektāru kudras purvu, un šeit notiek kudras iegošana, un tādēļ arī uzbūvēja šeit ciematiņu. Paši strādnieki būvēja šo ciematu, lai šeit viņi varētu dzīvot ar savām ģimenēm un strādāt arī. Mēs šodien šeit esam atbraukuši, lai pirmkārt uzzinātu par jaunu vietu, kas ir Latvijā. Otrkārt, mēs padzirdējām, ka jums ir jauna aktīvā atpūta, kas ir riteņi uz vilciena sliedēm. Kā vispār tapa šī ideja? Tā īsti nav jauna. Mēs jau strādājam aktīvi 5 gadus, jo 2020. gada bija īstenots lauku partnerības līderu projekts. Un, mēs par tiem līdzekļiem iegādājamies tieši šos sliežus velosipēdus. Bet kā vispār rādas tāda ideja, kā kolēģi man stāsta, viņi bija aizbraukuši tāda pieredzes apmaiņas braucienu uz Vāciju, tur izmēģinājuši tāda veida aktīvas atpūtas pakalpojumu un izdomājuši, kāpēc gan ne, jo mums šeit ir Kudras dzelzceļa līnija, pa kuru pārvadāju kudru ar specializētiem vagoniem, un tad vairs tie kudras vagoni nekursē pa šo līniju, un mums ir dzelzceļš, un izdomājam, kāpēc gan ne, var piesaistīt turistus un arī aktīvi pavadīt laiku. Un tā mēs iztenam šo projektu un tad 5 gadus jau aktīvi darbojamies. Jūs teicāt, ka te apkārt ir purvi. Vai ir vēl kādi citi apskates objekti, varbūt kaut kādas vēsturiskas mājas, ko redzat pa šo trasi? Tieši pa šo līniju, ko jūs tagad brauksiet, jūs ļausieties tikai dabai, tikai un vienīgi dabai, bet tā daba arī ir unikāla, jo katru gadu, katru sezonu viņa mainas, piemēram, tagad sāksies tā ziedēšanas laiks un būs tik skaisti un tik zaļi. Piemēram, vasara viss būs zaļš ar zāli un toties rūdeni var baudīt to zelta rūdeni. Un, protams, ziemu mēs nekursējam, mēs atpūšamies ziemas laikā. Cik cilvēki vienlaiks var vispār pārvietoties pa šo trasi? Tad mums kopā ir 4 tādi sliežu velosipēdi. Uz viena velosipēda var atrasties 4 cilvēki. Tas sanāk, ka 1 stundas laika mēs varam uzņemt 16 cilvēkus. Ok, labi. Varbūt mēs paši varam izmēģināt? Jā, noteikti, droši.
lapo. Apširo. Ring, ring. Ring, ring. Ring, ring. Nu jau, mēs esam klāt. Mēs Uzliec esam klāt. Stopiņu. Stopiņš, labi. Ok. Mums taisa tikai prasīja, ko mēs zinām par kūdru. Es zinu to, ka kūdru izmanto medicīnā. Jā, kūdra ir ārstnieciska. Kūdra izmanto dārzkopībā. Mamma izmanto kūdru. Jā, ir dažādi kūdras spā procedūras. Jā, kūdra ir labi priekš tevis. Kūdru tu var nopirkt tādos blokos. Klausies, jau. Mēs esam aizbraukuši līdz finišam. Mēs esam finišā, jā. Tagad Bet tev tagad vajag. Nu, Tagad ko? Tagad mums ir jāapgriež. man nav jāapgriež. Otrādāk. Tev ir jāapgriež. Mums ir jāapgriež otrādāk. Un jābrauc atpakaļ uz otru galu. Labi, sakarē to, ka es esmu ļoti pārliecināta, ka tu actually nezini, kas tev ir jādara. Mēs šo darīsim kopā, jo mēs esam labākie draugi. Ok, tātad, pirmais solis. Šī ir arī instrukcija jums, ja gadījumā jūs kādreiz esat apmaldījušies, aiziet uz Mēs ar brāli kolosālu TV raidījumu un jūs dabūsiet instrukcijas. Ja jūs esat pazaudējušies mežā, tad apgrieziet vagoni. Tad apgrieziet vagoniņu. Apgrieziet vagoniņu, tieši tā. Nē, ja jūs esat apjukuši, ko darīt. O, Jāņem kloķis, lielais staps teamwork. un jāliek iekšā. Tagad, ko mēs darām? Tagad mēs ceļam kloķi uz augšu. Bet neviens nedrīkst atrasties vagoniņu. Paga. Tu māki. Es jau uzliku. Klik, Bam! bam. Un tagad Un tagad uzmanīgi, lēnām viņu apgriežam. Šī vispār trase, viņa nebija tik gara. Man likās, viņa būs garāka, bet tā kā, kas ir 2 kilometri riteni. tā. Tagad, ko mēs darām? Man liekas, mēs viņu ceļam atpakaļ augšā. Jā, tu viņu cēl atpakaļ augšā. Kāpēc man viss jādara?